Nē, viņš aizver kaudzītē, un tad viņi to kaudzīti laisīs. Viņš nav tā kā pie barības jāliek. Viņš jāliek atsevišķi, tāpat kā sāls. Tas ir zemes minerāls. Šitas gan uzsūksies zemē, bet tas ir nekas. Es domāju, ka viņi, ja rēk garšo, viņi atnāks dambrieži, nekas tur neiesūksies viņš. Man vairāk nav. Bet viņi var ēst, cik viņi grib, jā? Jā, viņš vairāk, dzīvnieks vairāk nē, viņš jau nav. Nu jā. Cilvēks cik viņi vajag, tik viņi arī apēd. Šis te minerāls, viņš gaisa mitruma rezultātā viņš sacietē, paliek ciet. Un tad viņa dzīvnieki viņa vaina. Viņš domāts visiem, jā, zvēri? Jā, viņš ir ar ogu smaržu un garšu. Patīk smarža? Jā, grib palaizīt, jā? Agres kā iebrauc ar mašinu, kādreiz, vajag, viņa visu mašinu nolaid. Daudz, ka sals no ceļa. Šis ir to labo barību. Kā tu reklamējam labu barību? Gan zvēriem, gan zivīm. Te gan ir rakstīts zvēriem, bet tas der arī zivīm. Tiek barota gan meža cūkām, gan arī brieži viņi ļoti labprātīgi ēd. Un to dara tā, kad aizved uz mežu lielo sienaruli. Ne brieži, ne cūkas to sienu īpaši sākumā arī negrib ēst. Kamēr nav sabērti virsū vai nu graudi, vai kaut kāda smaržīga barība. Un kad tagad to izdara, tad pēc pāris dienām tas sienarulis izskatās šāds. Un to bēšanu dara ļoti vienkārši. Paņem šādu teto skaisto maisu atvērš vaļā. Pagājušais ir ķimenēm dēļ, jā? Pagājušais bija ķimenēm, šoreiz ir ar anīsu, atplēš vaļā un vienkārši par rulli paņem šādu te izskaitu. Jā, paskatieties, ne? Kur jau ir klāt jau draudzēm. Jā, nu šeit. Redzat, kā tas notiek dabā, jā? Redzat, kā tas notiek. Briedis ņem un ēd pat no maisa. Nevajag nemaz sienā kaisīt. Un tad to sienu ļoti labprātīgi ēd gan brieži, gan cūkas. Cik daudz vienā reizē tā uz rulli bet? Uz rulles uzber apmēram 5-6 saujas vienā dienā. Atgadieties, man mais un anīs ēd ļoti labi. Esmu pats personīgi pārliecinājies. Jā, esmu pārliecinājies, baroju vot šādu te barību, kur ražo Latvijā. Un labāk ir Latvijas preces nekā ārzemju